Labrīt! Esam celšies. Šodien diezgan liela diena, jo tagad no rīta puses mēs aizbrauksim uz kaut kādu vēl vienu vietējo ciematiņu, pilsētiņu, kur neesam vēl bijuši. Tajā tātad kaut ko pastaigāsimies, apskatīsimies, vienkārši tā pa bišķītim. Un tad jau atbrauksim atpakaļ, fiksi kaut ko vēl savāksimies, varbūt kaut ko uzēdīsim tādā garā. Un tad mēs brauksim uz manis minēto jau vakar Caminito vai Camino, ne, laikam jau Caminito del Rey. Tā kā tā, liela diena. Noteikti ņemšu arī līdzi kameru. Un tad jau visu redzēsim. Mēs esam ieradušies vietējā pilsētiņā, šitā tāda lielāka, arī dzīvība jau pa ceļam izskatījās vairāk. Jā, nu, izskatās viņas visas gana līdzīgi. Tā kā iesim apskatīt, kas šajā interesants. Tad skaisti izkarnāt krāsaini. Tātad šeit, šajā pilsētiņā, ir daudz lielāka dzīvība tāda apkārt. Redzi, pusnakts ir 10 no rīta, visi te ēd brokastis. Un ir daudz tādas mazās vietiņas. Kaut kā citur, kur mēs braucam, tā nebija tik daudz, bet jā, šeit ir daudz. Smuka baznīca. Nu ko, tikko pa tādu diezgan strauju ceļu augšā uzbraucam pie pils. Vai drīzāk pilsdarbām. Šeit tāds atkal smuks skatiņš uz pilsētiņu. Burvīgi. Interesanti, ļoti interesanti. Mēs esam iekšā kaut kādā pilī vai tornī. Tāds kā muzejs. Jā. Viss kaut kas interesants. Jā, tā smuki. Un tātad mēs esam nedaudz atpūtušies, papeldējušies, pēduši. Un tūlīt jau brauksim staigāt gar klinti. Tātad mēs esam atbraukuši uz parkingu. Šeit mums sanāk ir jāstāj mašīna. Un mums ir tagad jādodās, tur būs autobus pēc 10 minūtēm. Un mēs ar autobusu sanām brauksim uz klinti. Un tālāk sanāk no tās vietas, kur aizbrauksim ar autobusu, tad sāksim iet. Un tāpēc tam kaut kur galā laikam mums atkal vedīs apakaļ ar autobusu. Mēs esam autobusā. Te ir, nav tik karsts, paldies Dievam. Kaut kāda kondiška ir. Un tā kā tad mēs, jā, acīm redzot, braucam uz klintīm. Koki priekšā nevar tik labi redzēt, bet tur apakšā tāds rīktīgi foršs, tāds zils ūdens, cilvēki peldās. Super. Tātad mazais update. Mēs tikko izkāpām no autobusa un izrādās, mums jāiet 1,5 kilometrus vēl līdz ieejai. Tā kā šobrīd mēs vienkārši ejam pa ceļu malu. Starp citu, tieši tajā pašā virzienā, no kura mūs atveda. Tā kā mums varēja izlaist ātrāk, bet nu labi, nekas. Piedzīvojums ir piedzīvojums. Mūsu blakām kārdina tā smukais tas ezeriņš, smukais ūdentiņš. Bet labi, mēs dodamies uz ieju. Vismaz mēs ejam pa alu, kur ir vēsi. Pavērās labs skats, ne? Burvīgi, burvīgi.
tunels. Esam nonākuši līdz ieejai, bet laikam mums ir jāgaida mūsu laiks, kas ir vēl 40 minūtes. 40. Tā kā, jā, laikam būs jāgaida. Respektīvi, mēs esam tikuši iekšā līdz tai daļai, kā tūlīt dabūsim kaskas, ķiverītes, un tad arī kaut kā vēl laikam jāuzgaida nedaudz, un tad iesim tālāk. Mēs tātad dabājām savas austiņas un ekipējumu un vispārējo, tā kā mums pašlaik Džeks runā austiņās. Bet jā, mēs sākam savu gājienu. Šeit ir tāds dambis, kaut kāda tad, laikam, elektromāja. Jā, iesim, viņa kaut ko safilmējuši pa ceļam. Ļoti smuki. Crazy! No kamerā varbūt vēl tā, bet nu tā klīns tev uz augšu, tas ir kaut kas, un te vēl uz leju un apakšā tas ūdens, laba sajūta. Tā ir šīta burvīgā upīte, ja? Cik jau no tam var ticēt? Vai nevar ticēt? Mums stāst, ka ir aptuveni 45 miljonus gadus veca. Mēs dzīvojam 2024. Tā tad, nu, daudz gadus atpakaļ. Tas ir mūsu gids. Vienkārši wow! Normāls kaņons. Te dzīvo putniņi. Tāda normāli. Sapratām, ka tie ir grifi. Viņi ir 1,20 m garumā, 2,20 spārnu platums un dzirdēja kaut kas ap 40 kg. Tā kā, nu, varētu pat man nozagt. Kaziņā. Paliela vienkārši kaza. Bet interesanti. Bišķi pasēdējam. Tagad kustamies tālāk. Baigi interesanti Džeks, riktīgi forši pastāstis kaut ko tā ar humoriņu un vispārējo priecīgi. Es pat īsti nezinu, vai ir kaut kādi konkrēti vārdi, kas ir izskaidrot to, cik tiešām skaista ir šī daba. Tas ir kaut kas fenomenāls. Starp tādām sienām vienkārši krūtā. Tūlīt iesim pāri ļoti interesantam mazam tiltiņam, kā saka, var redzēt zemi. Viņš kūstās, pūš vējš, ir kopumēr labs. Skats un viss. Tur lejā mēs bijām pašā pirmajā dienā bišķi filmēja. Jā. Ļoti jauki, ļoti. Tātad te ir super lielas glābiņš. Ūdens aparāts. Vai nedomājieties, ja? Viņš maksā tikai €50. Pilnībā atdzesēts augsts ūdens. Vietā, kur pilnīgi visi iet garām un viņa pērk. Čipalēto. Nu, vat, jā, kāpēc mēs tā nevaram? Nezinu. Bet, labi. Mums ir jākaur 10 minūtes līdz autobusam. Cik saprotu, autobus mums pēc 26 minūtēm. Tā kā lēnu garu čāpojam. Ejam lējā, ejam lējā. Turu. Esam atraduši autobusus. Tūlīt arī kāpsim iekšā un brauksim pie mašīnām. Vēlreiz atskats uz lielajām klintīm. Tiešām kaut kas ļoti iespaidīgs. Tas bija tas tiltiņš, pa kuru mēs gājām. Esam veiksmīgi mašīnā. Tagad brauksim kaut kur, laikam, paskatīties kaut ko ēdam. Mēs atbraucam pārēst, bet kameras laikam neņems līdzi, tā kā, jā. Nu ko,
Ļoti jauki paēdām, ļoti jauki. Un tagad esmu atbraukuši jau apakaļ uz mājām. Jāiet baseinā, jāpaņem kaut kas varbūt garšīgs pagraust un tā tālāk. Jābada vakars, pašlaik ir vēl pulkstens 8:30. Tā kā vēl ir laiks, ļoti forši, jauki, vakarā, perfekto, vai ne? Labrīt! Tātad oficiāli sanāk sastāvdiena Spānijā. Tā kā vakar un šodien ir tieši tas viduspunkts mūsu ceļojumā. Bet jā, katrā ziņā pagaidām viss ir bijis vienkārši fenomenāli forši. Un ticu, ka uz priekšu būs tikai vēl foršāk. Šobrīd, ko mēs šobrīd? Pa lielam laikam vienkārši esam pamodušies. Tagad pēdīsim brokas kaut ko. Tad mēs brauksim uz vienu spontānās idejas pilsētu. Viņa gan ir diezgan, cik es saprotu, tālu, kaut kur 2 stundas. Bet tur vajadzētu būt ļoti, ļoti arī interesanti. Viņai ir ļoti interesanta vēsture. Un tad jā, mēģināsim apskatīt visu, kas ir tur. Dienu nodzīvoties tur, un katrā ziņā tad tā doma ir tāda, ka būsim apakaļ jau salīdzinoši laicīgi vakarā. Ap 6, 7 mēs tā runājam, ka būsim apakaļ. Tad jau padzīvosimies arī te nedaudz, jo šī nākamā nakts ir pēdējā nakts šajā maiņā. Un pēc tam mēs dodamies uz Seviļu. Tur būs sanāk 2 naktis, un tad sanāk, ka ir 2 naktis Malagā. Tā kā jā, šobrīd vienkārši te vēl jālīdz basēnā, jāpēd, un tad jau arī braucam. Tātad mēs esam gatavi, tūlīt brauksim ārā, sagaidīsim, kad viss iznāks, tad dosimies uz šo te ļoti, ļoti interesanto pilsētiņu, kur tātad ir bijusi Mauru ļoti liela mošeja, kur gan mūsdienās, protams, ir pārveidot par baznīcu. Taču tur ir ļoti, ļoti interesanta vēsture tam visam. Un arī visa tā pilsētiņa vajadzētu būt tāda ar nedaudz citu piestienu. Nu, tā vismaz vajadzētu būt. Mēs braucam uz pavisam citu pusi kā visas pārējās dienas. Tā kā ir arī jauni skati, jaunas vietiņas. Tātad, salīdzinot ar pārējo ceļojumu uz doto momentu, mēs esam daudz tādā plakanākā reģionā. Tā kā ir interesanti arī redzēt vairāk kā dažus kilometrus uz priekšu. Mēs esam noparkojušies ļoti ciešā stāvvietiņā. Tad tāda pazemes daudzākos stāvos mēs esam sanāk 3 stāvi zem zemes. Nu, oficiāli. Tā kā, jā, šobrīd meklēsim kaimiņus. Tad kaimiņus mēs atradām. Šobrīd mēs aiziesim apskatīties Koda katedrāli. Tādā garā. Pēc tam arī iesim uz kaut kādu vietiņu arī paēst, es tā sapratu. Tā kā, jā, pašlaik vienkārši ejam apkārt. Mazās spāņu ieliņas turpinās. Mēģināsim iet tur tūlīt iekšā. Vesels laukums iekšē. Jāsaprot, kas ar biļetēm jādara. Bet, jā, pašlaik te. Tā pasmuko. Mēs esam iekšā tātad tajā kādreizējā mošajā. Tagad pārtaisīt nedaudz par kaut kā tā kā baznīcu. Izskatās ļoti interesanti. Un iespaidīgi. Jā. Man tikko vēlreiz teica mošeja, kas pārtaisīt par katedrāli. Bet izskatās tiešām ļoti tā neparasti.
un neierasti. Kaut kas pavisam cits, taču ļoti, ļoti atkal skaisti. Dažādi artefakti, protams. Ļoti žēl, ka tas viss nav īsti zelts. Au! Tāds melns, ļoti interesanti. Katedrāli, ja mošeju, ja katedrāli mēs apskatījāmies. Tagad mēs iesim mēģināt atrast vienu ļoti foršu vietiņu, kur tā kā paēst, kur mēs atradām tur pēc atsauksmēm un ieteikumiem, kā esot Baiglabā. Tā kā ejam drīzumā, jo it kā būs kaut kur. Nu ko, tikko super forši un garšīgi paēdām. Tā kā, nu, pilns. Un. Tagad pastaigāsim nedaudz pa pašu pilsētiņu, tad maz aplīt iziesim. Ārēji 41 grāds. Saulē tā kā pastāv, tad ir karstāk. Īsāk sakot, nav viegli, bet jābauda. Un man pat īsumā patīk. Man patīk. Ritīgi viss ir, nu, mega, nezinu, super, puper, amazing. Es esmu ļoti priecīgs īstenībā, ļoti priecīgs par visu šitā. Esam senajā ebreju tirgū kaut kādā. Kaut kāda ziedviela, nezinu, bet ļoti radoši un patīkami. Tas katedrāls mūris arī pa visu to pilsētu ir tāds milzīgs. Tātad pašlaik iesim pāri Romiešu tiltam. Ūdens, godīgi sakot, tāds nevisai šeit, bet kopumā ļoti interesants tilts. Smuki, skaisti, interesanti. Ir 3 galvenie īpašības vārdi, kurus es izmantoju, lai paskaidrotu būtībā visu pēdējās dienās. Bet ir jāsaprot to, ka tas ir vienkārši jāredz, jo paskaidrot vārdiem to nav tik viegli. Un tāpēc varbūt sāk apnikties tie mani skaidrojumi, bet no komentāri. Taču es uzskatu, ka ir vajadzīgs. Jo, kā gan savādāk. Starp citu, visi tie, kuri saka, ka šitajās valstīs tie 30, turpat 40 un pāri, kas ar grādi nav tik traki kā Latvijā 30. Neticiet viņiem, jo ir karsti. Tā kā, nav gluži jāmirst, protams, var iet, un tādā garā viss ir labi. Bet noteikti ir karstāk kā Latvijā, tas ir fakts. Tas gan nevienā momentā nenozīmē to, ka jums nevajadzētu braukt šīm burvīgajām valstīm. Jo tieši tas man pret tas, kas ir jāizbauda. Tas karstums, tā neparastā daba, tā kultūra viss kopā. Un kultūrā piedarās arī šis te nenormālais karstums. Tā kā sūdzība, ja nav, viss ir fantastiko. Šo mēs arī gaidījām. Ļoti skaists parciņš. Rītīgs tāds silto zemja ar palmiņām un visu. Paskatieties. 4 sarkanas. 4 sarkanas blakām. Mums ir 2 Renaulti, 1 Kia un mūsu Citroniņš. Visi blakām. Tā kā tas būtu paredzēts. Saules paneļi kaut kādi parādījušies, jo ņemot vērā to, cik daudz saules šeit ir jābrīnās, ka viņi nav vairāk. Šitie pirmie būtībā, kurus mēs redzam. Tā, tad mēs esam atbraukuši uz veikalu Mercadona. Iesim
kaut ko iepirkties. Te ir ļoti daudz. Manuprāt, tās iespējams ir arī saldējuma tortas, bet garšīgs. Šitās izstāsts vispār baigi prikolīgi. Pastāst cenas. Jā, labas cenas. Bet jā, mēs kūks neēdīsim. Mēs tagad braucam uz mājām. Sapirkāmies visu, ko vajadzēja. Laižam mājās pa baseinu, tādā garā. Kaut kas nedaudz jau jāpievācās, jo rītā jāizvācās pavisam no šitās vietas un jābrauc uz Seviļu. Tā mums iebraucē pilsētiņā ļoti interesanta zīme sirsniņas formā. Tūlīt arī braucot garām viņu fiks parādīšu. Lāk, baigi sauga. Tāda lūk, ļoti interesanta, ar domu, kad lūdzu tādiem agresīviem braucējiem nebraukt. Mien peldēties, kā vien savādāk, ārā plus 40. Bet jā, būtībā ir jau 7:33. Pagaidām pieaugušie te sēž un spēlītas kaut kādas. Tā kā mēs vienkārši kaut ko čilojam, uzēdam kādu auglīti. Kaut ko tādu. Jā, nezinu, vakarā varbūt laikam ir ideja iziet nedaudz arī pa pašu mūsu mazo ciematiņu vēlreiz. Bet, nu, ja nē, tad no rīta jau ceļamies, vācamies un dodamies tālāk. Prom no šīs burvīgās vietas ar visu basēnu, taču tur, kur mēs braucam, tik un tā vajadzētu būt gan basēnam, gan visam pārējiem vienkārši amazing. Būs lielāka pilsēta, būs arī vairāk ko darīt, tā kā tā, es gaidu.